Saulē ir tik daudz krāsu, lai rādu tās es prasu. Ņem līdzi brāli, māsu, krāsainā būs mums. No šiem vārdiem kalnes celvā, Ratīksnī soļo augšā tu. Uz galvām kāja šūmosi, uz smiesim, hop, hop, hop. Dzienu ejam mēs, saule cel dienas vien, katram pretī nācējam, bet ne, braukšņā patiešām. Pasaule ir visjauktākā vietā, ejam mēs, saule cel dienas vien, katram pretī nācējam, bet ne, braukšņā patiešām. Pasaule ir visjauktākā vietā, dziesmām salās ir zaļš un debes malā. Zima ir un nav tai gala, īsti draugi priekus dala, tad tie lieli koki. No šiem vārdiem kalnes celvā, Ratīksnī soļo augšā tur. Bez galvām kāja šūmosi, un smiesim, hop, hop, hop. Dzienu ejam mēs, saule cel dienas vien, katram pretī nācējam, bet ne, braukšņā patiešām. Pasaule ir visjauktākā vietā, dziesmām ejam mēs, saule cel dienas vien, katram pretī nācējam, bet ne, braukšņā patiešām. Pasaule ir visjauktākā vietā, dziesmām ejam mēs, saule cel dienas vien, katram pretī nācējam, bet ne, braukšņā patiešām. Ir darināta šī pasaule no nakts vijolēm, no sniega, no upēm, no vārnām, no ugunīm, no lāča ziemas miega. Ir darināta šī pasaule no karuseļiem, no zvaniem, no degunraģiem, no tramvajiem, no tēta, no mammas, no manis. Pasaulē ir tāda maza skaista valsts Latvija. Vai jūs zināt, kur tā atrodas? Jā. Tiešām? Edmundīte, nāc tu parādi, kur ir Latvija? Tur augšā pameklē. Turpat jau blakus. Re, kur ir Latvija? Mālacis, ātri kā tu atradi. Bet vai jūs zināt, kas ir Latvijas galvaspilsēta? Rīga, pareizi. Un Rīgā ir paši augstākie un skaistākie torņi. Bet vai jūs zināt, kas tos sargā? Zelta gailis. Kādi jūs esat gudrnieki? Tagad par zelta gaļiem mums pastāstīs Edmunds, Matīs un Adriāna. Rīgas torņa galos zelta gaļi sēž, viņi vienmēr zina, kurp šauko vējš. 4 debesu puses, kā uz dēlnastiem, redz tie atnācējs līdz pat apvāršņiem. Rīgas zelta gaļi godu augstu tur, citu tādu sargu vairāk nav nekur.
Latvija ir tik dažāda. Te ir gan augsti kalni, gan lejas, gan zaļi meži, dzidri ezeri un upes. Bet Latvijā ir kāda ļoti īpaša vieta. Un man tā ir sirdī pati tuvākā. Un tā ir Līgatne. Mīļie bērni, izstāstiet man, vai jūs ziniet, kura upe Latvijā ir visstraujākā? Tā, Adriāna, izstāsti. Rīgas upe. Un Dāgits varbūt tu zini. Līgatnes upe. Ai, gudrinieks. Labi, tagad izstāstiet man, kura upe Latvijā ir visgarākā un viņa tek arī cauri Līgatnei. Anni. Gauja. Gauja gan. Jā, tagad tā. Nākamais jautājums būs grūtāks. Kurš zina, cik Līgatnē ir kalni? Lauriņa, man liekas, tu biji pirmā. 6. Labi, bet vai jūs varat nosaukt visus kalnus, Anni? Remdenkalns. Remdenkalns ir 1, Rihardi. Skolas kalns. Skolas kalns. Kārlīt, nosauc 3. Rīgas kalns. Rīgas kalns mums jau bija, Denisi. Hiberkalns. Ķiberkalns. Miķel. Pilskalns. Man liekas, ka mēs tikko tikām pie 7. kalna. Nu, Rolandi. Lučkalns. Pluču kalns. Matīsim, kuru vēl mēs nenosaucām? Remdenkalns. Remdenkalns jau bija. Dāguci, kur tu dzīvo, kurā kalnā? Spriņķu kalns. Nu, gudri, vēl viens? Nu, izstāsti, kurš tad bija? Cepurkalns. Vēl mums ir 8 kalni izrādās. 6 vietā mēs tikām pie 8 kalniem. Ļoti labi, nu redzat, cik Līgatne ir brīnišķīga, un tā ir skaista pilnīgi visos gadalaikos. Mums tikai ir jāsaklausa, jāsaredz, jāsasmaržo, un patiesi no visas sirds jāmīl mūsu Līgatne. Bet par skaisto dabu mums zinās stāstīt abas Anniņas, Rolands un Edijs. Kas pa vidu vasarai, dzeltens, zils vai zaļš, Jāņu zāles aiziet līgot, nenāk atpakaļ. Kas ir vēsam rudenim, tas, kas savākts klētī, lepni stāv viens pielādis, pielāž logu mētelī. Kas ir saltam ziemelim, stipras bāžu škilas, pie barotavas stirniņa, mežā dziļi, dziļi. Un ko tad atkal puika teiks, kad ir ziema cauri, izlido no pavasara, raibs un priecīgs tauriņš.
Vietne ir pavisam ļoti īpaša vieta, kurā ļauts izsapņot krāsainus un nebēdīgus sapņus. Šajā vietā mēs esam tikušies un kādu laika sprīdi pavadījuši kopā. Par šo laiku jums pastāstīs Krists, Laura, Gustavs un Miķels. Zēns kopš sācis garāks tiepties, nebēs tīrīties un tiepties. Viens pats dzīvodas pa māju, sen pa katru auklētāju. Negrib būt par acu raugu, grib sev kaut vai vienu draugu. Māmiņa to dzirdot rais, nav nemaz vairs miera mājās. Tētis skaisties nedostājas, puikas sit pret grīdu kājas, ripa vaigu glāses sūra, kad tik nav jau temperatūra. Tiek uz māju atsaukts parakstīts tiek bērnu dārs. Bērnu dārzā daudzos draugu izārstēs tie acu raugu.
soļi, viegli, mazliet kauns, nāk man smiekli. Acīs lēpjas, vaigi tvīkst, soļīti grīda švīt, tā vien niekas, visiem izbrīns, visiem visas skatas, visiem izbrīns, acīs platās. Dejodama eju es, mani jaunas kupītes. Mēs visi nākam no dažādām Latvijas vietām, no dažādiem Liegatnes kalniem, bet ik katrs mēs nākam no savas ģimenes, no savām mājām. Mīļie bērni, kas ir ģimene? Jums jārunā bērniņi no vietas. Nāc, Mauriņa. Brālis un māsa. Vai rūpētos par bērniem? Jā, ko dara ģimenē? Jā. Ar tēti un mammu brauc ceļojumos. Ceļojumos, labi. Tāgiņ, nāc. Ģimene sēž pie viena galda. Pareizi, ģimene sēž pie viena galda. Miķelīt? Ka ģimene mīl. Jā, mīl. Ka rūpēs par saviem bērniem. Ģimene brauc visur, kur ceļojumos. Piedzimsta bērni mammai un mamma atradis ar tēti un ir bērni. Tā, ka ņemat vērā, lai Liegatnē būtu vairāk bērni. Vēl bērniņi kāds vēlas par ģimeni. Rikārdiņ, tu kaut ko gribēji teikt? Ģimene viens otru aizstāv. Lauriņ, tu jau biji, paldies. Paldies, bērni, jūs visi ļoti, ļoti pareizi pateicāt, un jūs visi ļoti pareizi domājat, ir taču tā. Un par mājām mums dzīvolītī pastāstīs Denis, Dāgs, Rihards, Kārlis. Te ir mana māja, te ir mana mamma, viņa staigā pie sevis dungodama. Te ir mana māja, te ir mans tētis, viņš vakaros ilgi debesis pētī. Te ir mana māja, mans brālis un māsa, mana spēle un lēle un mana pasaka. Te nav vien gulēt, te nav vien ēst, te ir mana ģimene, te ir mana pasaule. Es, tā kā mīga māri, agri, agri,
Vienu dienu es palūkojos savu nabu, un tā mani atgādināja par to ciešo saiti, kur reiz vienoja ar mammu. Tagad grūti iedomāties, kad reiz es biju mazs un atkarīgs no mammas kā no tēta, bet tāds es biju. Mammu, tu biji pirmā, kurai es uzsmaidīju un kura man iemācīja staigāt. Man patīk, kā kāds saka, kad esmu līdzīga tev, bet nav jau nekāds brīnums, jo es vienmēr būšu daļa no tevis. Tēti, tu man iemācīji vissvarīgāko, kas jāzina katram puisim. Vērodams tevi un darot kā tu, es daudz ko iemācījos. Tēti, tu vienmēr man ņēmi savās stiprajās rokās, kad es vienkārši gribēju opā. Tu vienmēr zināji, kurus vārdus teikt, lai es justos labāk. Paldies, ka samīļojāt mani ikreiz, ja man bija bēdīgs prāts. Paldies, kad atļāvāt noticēt un sasniegt, kad es spēšu visu, ko vēlos. Paldies, ka vienmēr esmu jutusies mīlēta. Es zinu, ka vienmēr esmu uzvedies kā eņģelis. Tāpēc piedodiet par tām reizēm, kad jūs sagādāju rūpes un raizes. Piedodiet, ka labākā bradāšana pa pēķiem bija tieši, kad es saģērbtu labajās drēbēs. Piedodiet, ka čīkstēju, ka neļāva man palikt mājās un neiet uz bērnu dārzu. Patiesību sakot, es bez jums būtu pazudis. Jūs man ievedāt mīlestības pilnā un sapņu skaistā pasaulē. Es gribētu kliegt visai pasaulē, mani vecāki ir vislabākie, jo tādi jūs tiešām esat. Bet Līgatnē ir vēl kāda īpaša vieta. Kad bērnības takas ir izstaigātas un rotaļas ir izspēlētas, tad jāmeklē vieta, kur gudrības smelt. Kā mēs visi zinām, gudrību krātuvīte ir kas? Sākam skaļāk, lai visi zin, ka jūs gudrību krātuvīte ir skola. Jā. Bet pirms es šos bērnus laižu uz skolas, viņus vēl mazliet gribu pārbaudīt. Un tātad šodien jums būs 3 uzdevumi. Bet jābūt atkal ļoti uzmanīgiem. Kārli, tu nezini, ko es atkal šodien prasīšu. Pirmais uzdevums būs matemātikā. Miķelītī, es zinu, ka tu esi labākais rēķinātājs, tāpēc tev ļoti uzmanīgi jāklausās. Uz galda stāv 5 āboli. Tu paņem 4. Cik āboli tev ir rokā? Es iešu pie tā, kurš uzvedās kā skolnieks. Un, manuprāt, tā bija Anna. 1. Jā, klausās vēlreiz uzmanīgi. Uz galda stāv 5 āboli. Tu paņem 4. Cik āboli tev ir rokā?
Nu, Kārli, tu arī gan uzvedies kā skolnieks, lūdzu. 4. Pareizi? Jā! Aplaudējam! Matemātikas uzdevums ir atrisināts. Tagad pamācīsimies un pārbaudīsim jūsu dabas zinībās. Sakiet, lūdzu, tad, kad Gailis uzkāp kalnu galā un izdēja vienu olu, uz kuru pusi ola ripos. Edī, lūdzu, uz kuru pusi ola ripos? Uz labo. Uz labo. Tā, uz kuru? Anniņa, tev tiešām viens laikam neko noprasa. Gailis vispār nedēļ olas. Bet uz kuru pusi ola ripos? Uz nevienu. Kāpēc? Jo Gailis vispār nav vista un visi tikai dēļ olas. Jā, arī šo pārbaudījumu esat izturējuši. Labi, trešā mācība, kuru skolā ir viena no pašām svarīgākajām, ir latviešu valoda. Un latviešu valodas uzdevums būs tāds. Lūdzu, nosauciet man 2 lādes, kuras ir garšīgas. Edmund, es tikai prasīšu tiem, kas uzvedās kā skolnieki. Marmolāde. Marmolāde, jā. Kristi? Jā. Un nekas cits neatliek, kā laist jūs uz skolu. Bet to, kā jums klājas ar lasīšanu, to nāks izstāstīt Laura un Rihards. Es māku lasīt burtiņš pie burtiņa un vārdiņš ar astīti un vēl aiz vārdiņa punktiņš. Es māku lasīt un man ir pasaciņas. Lasu jau 2. reizi, dažbrīd gan iznāk greizi, ka tādi burtiņi sajūg vai citi pamūk, bet kopā jau teikumiņš sanāk. Kas sasīt burtiem liela liela.
šis ir brīdis, kad uz skatuves es gribu aicināt visus mūsu bērndārs darbiniekus, kas ir ieradušies. Ja? Lūdzu, nākamais bērniņiem. Jums ir jābūt lepniem, ka jūs esat darījuši visu, lai šie bērni izaugtu tik lieli, lai viņi būtu apgūtuši to, kas viņiem ir jāmāk aizejot uz skolu. Un jūs esat viņus ļoti mīlējuši, un arī viņi ir mīlējuši jūs. Izratojamies visi aiz bērniem, ja? Un vēl kamēr viņi vēl ir mūsējie, kamēr viņi ir bērndārznieki vēl visi kopā, nodziedāsim mūsu bērndārs pašu skaistāko dziesmu, mūsu bērndārs himnu. Paņemam bērnu puķītes, jā? Un nu bērni, katrs vienai audzītei uzdāvināsim pa ziedam, bērni var doties apsēsties, un darbinieki vēl mazliet paliek. Es nezinu, kāpēc, Inga, tu neuznāc uz skatuves, manuprāt, ka šogad tu vēl skaities mūsu darbinieks, jo tu visu gadu esi cītīgi dejojies ar bērniem. Un no manis, no mūsu bērndārza, jums katrai neliels sveicieniņš, mazliet no pavasara, ar pavasara maipuķīšu smaržu, bet no visas sirds. Un lai jums veicās nākamajos gados, un lai jums ir daudz tikpat jauku, gudru un paklausīgu bērnu.
strādā ar tiem bērniņiem, kuriem šogad ir izlaidums, tie darbinieki vēl joprojām ir palikuši uz skatuves. Un īpaši liels paldies Vāverēnu grupas audzinātājām Veronikai, Ivitiņai un Nonetai, jo viņām šogad bija 14 izlaidumu bērni, un es domāju, ka godam ir tikts galā, bērni ļoti labi sagatavoti skolai, un arī īpaši paldies ir Zanītei un Inesei un Sindijai. Viņām šogad bija 2 izlaidumu bērni, un arī darbiņš ir veikts godam, un bērni, jāsaka, ar izcilību dosies uz skolu. Nu, manuprāt, bērni savu darbiņu ir padarījuši. Bērni to, ko ir mācījušies, ko ir gatavojuši šim izlaidumu koncertam, to jums ir parādījuši. Un teikšu tā, ka repertuāru mēs izvēlējāmies kopā. Un daudz dziesmas varbūt jūs jau bijāt dzirdējuši, bet tās viņiem bija pašas mīļākās. Un tāpēc arī izlaidumā mēs viņus izvēlējāmies un jums vēl dāvājām. Bet pēc pavisam īsa brītiņa jums katram tiks dāvāta apliecība par to, ka esat nākuši mūsu bērndārzā, ka esat citīgi mācījušies un ka esat beiguši mūsu bērndārziņu. Un kā dāvana būs arī katram zīmuļu krāsu komplekts, kas droši vien iegūsies pirmais jūsu jaunajā skolas mugursomā. Un es domāju, ka skolā jums tas būs ļoti, ļoti vajadzīgs. Un katrs no jums tiks izšūpots arī šajās skaistajās baloniem rotātajās šūpolēs. Bet pirms tas notiek, mēs dosim vārdu mūsu pašvaldības vadītājam Aināram Šteinam. Droši vien arī viņš grib kādu vēlējumu jums teikt. Labdien, galantās dāmas, godātie kungi. Jūs jau visi, mēs jau esam ļoti labi pazīstami, vai ne? Ko? Jo es katru reizi, kad aizēju uz dārziņu, bet es tur diezgan bieži piesojos. Jūs vienmēr tāds smaidīgi nākat pretī un stāstat, kā jums ir gājis, ko jūs darat. Un es par to tiešām ļoti, ļoti priecājos. Šodien jūs bijāt sagatavojuši pasakainu koncertu. Lieliski dziedājāt, lieliski dejojāt, un ļoti man patika, kā jūs skaitījāt dzejojus. Dienās varat būt labi mākslinieki. Paldies audzinātājām, auklītēm par to, ka bērns ir tik labi skolai sagatavojuši. Šeit daudz runāja par skolu, un bija arī daži atjautības uzdevumi. Es arī uzdošu jums vienu uzmanības uzdevumu. Būsiet uzmanīgi. Paceliet roku, kurš negrib iet uz skolu. Tieši tā. Un tagad paceliet roku, kurš grib iet uz skolu. Īstenībā forši. Ceput nost. Un tāpēc es gribētu vislielāko pateicību teikt bērndārza kolektīvam. Mums ir pasakains bērndārs. Mums ir pasakaini bērnu vecāki, kuri klāt ir pasākumos, talkās, dažne dažādos sarīkojumos. Paldies jums, mīļie vecāki! Kopā ar šo
brīnišķo bērnu dārza kolektīvu mēs uzturam šo seno ēku un audzinam šos pasakaini, krāsainos, priecīgos bērnus. Paldies! Un šie ziedi gunitiņi visam bērnu dārza kolektīvam. Un audzītēm un auklītēm arī, jo viņas jau šos bērnus šodien tik priecīgus šeit ir atvedušas. Laiks, kad jūs saņemsiet apliecības. Mēs to darīsim tā. Kurbēni nestīs saukšu, viņš vispirms dosies pie šūpolītēm, audzinātājs jūs pašūpos, mazliet pastāstīs par jums, un tad jūs nāksiet pie manis un saņemsiet apliecību. Sarunāts? Ja? Bet pārējiem ļoti cītīgi jāgaida. Ja? Pats pirmais apliecības saņem Vāvarēnu grupas audzēknis Rolands Bajārs. Bērnu dārzā man patika mācīties un mājas darbi. Garšoja saldais un kartupeļu putri, negaršoja ķirbi un kefīrs. Patika zīmēt un visu kaut ko taisīt no glučiem. Draugi man bija Rihards Edijs Denis. Nodarbībās patika, īpaši rakstīšana un matemātika. Gribu kļūt par varoni, jo es skatos daudz multenes par varoņiem. Ja man būtu nauda, nopirktu privātu māju, televizoru, gultu un Volkswagenu. Gribētu aizceļot uz Krieviju. Bērndārzam un ģimenei novēlu daudz naudas. Bērnība ir tā, kas visu grib, kurai prieks un drosme acīs zīd. Atpakaļ, nekad, uz priekšu vien. Bērnība kā balta kāja skrien. Apliecību saņem Vāvarēnu grupas audzēknis Edijs Kristers Dunde. Bērndārzam patika spēlēties, taisīt mājas, patika spēlēties ar Rihardu, patika rēķināšana un apņemšana. Nepatika, ka bērni citreiz lauž mantas. Vislabāk garšoja saldais ar pienu. Gribu kļūt par dinozauru kaunu meklētāju. Ove teica, ka tos var meklēt Āfrikā. Es tos liktu muzejā. Gribētu nopelnīt 26,000 eiro. Pirktu mašīnu, BMW, māju, aizceļot uz Āfriku, kaut kur uz džungļiem. Dzīvot gribētu Rīgā. Bērndārzam novēlu, lai viss paliktu labi. Lai arī ģimenē viss ir labi. Kā balta puķa bērns ir uzsietējis, lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet. No nedienām no salta vēja šo mazo dvēselīti sargājiet. Audzēknis Edmunds Evelons.
Mani labākie draugi bērngārzā bija Kevins, Matīs, Daivis, Anna un Justīna. Kad izaugšu liels, es gribu kļūt par ieroču meklētāju. Bērnu dārzā man patika spēlēt kubiku Rubiku, bet nepatika, ka citi bērni mani kaitina. Man vislabāk garšoja putukrēvis ar ķīseli, bet negaršoja ogu kultenis. Kā tā sakot? Ja man būtu daudz naudas, es nopirktu metāla detektoru, tikai 500 naudas vajag. Es jau krāju. Kaut mazu prieku dāvinīt vienam, kaut reizēm sīkstas, tā kā gliemeša valsts, kad starodams caur visām dienām, ik mirklis citiem dotais svētīts nāks. Apliecības saņem Vāverānu grupas audzēknis Krists Grava. Rolands, Rihards garšoja plosu, negaršoja saldienu, bet uz putenis garšoja. Par ko gribu kļūt? Nezinu. Gribu pelnīt daudz naudu. Nopirkšu mašīnu Audi, vēlos ceļot uz Ugandi, Tanzāniju, Maroku. Ģimenei novēlu kaut ko labu, bērnu dārzam arī visu to labāko. Viens mazs prieks, lai tev būtu katrai dienai. Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis, viens saules stariņš, mazliet debesis un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu. Apliecības saņem Vāverānu grupas audzēknis Gustavs Grīnbergs. Gustavs. Bērngārzā patika spēlēties, dziedāt. Konkursos piedalīties nepatika. Draugi bija Krists, Kārlis, Rihards un Edijs. Nepatika sportot, rakstīt burtus. Patika rēķināt. Bērngārzā Launagā garšoja bulciņas. Gribētu kļūt par pianistu, dziedātāju, bundzinieku, strādāt Rīgā un Siguldā. Muzicēt tā kā tētis. Mēģināšu nopelnīt 100 000 miljonu. Par nopelnīto naudu pirkšu sev lielu māju un lielu mašīnu. Gribētu aizceļot uz siltajām zemēm, Vāciju, Angliju, bet dzīvot līgatnē tuvu savai mammai un tētim. Bērndārzam novēlu, lai visu mūžu būtu labi bērni un bērniem laba veselība. Lai bērndārs paliek tāds, kāds viņš ir. Gusti, ej, nešaubies, ceļš labi sācies. No tevis dzīve prasīs daudz. Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies un visu laiku audz. Apliecības saņem Anna Paula Indāņa. Bērnudārzā patika, ka puiši nestrīdas, klausa meitenes un audzītes. Patika rīkoties ar plastelīnu, dziedāt, dejot. Garšoja biezā pica. Audzējos ar Nikolu, bet viņa aizbrauc uz Angliju. Spēlējos kopā ar Lauru, gribētu kļūt par zobārstu un taisīt cilvēkiem smukus
ko pelnīt naudu, ja man būtu daudz naudas, pirktu drēbes privātmā, šīnu, kurēt televizors. Vēlos uz un gali novāktiem laipīces. Starp dzīvi zvaigznēm daudzām, tu bērns ar tavējām mirdz. Kas no pasaules vējiem, to vecāku mīloša sirds. Apliecību saņem Denis Andris Kalniņš. Bērnu dārzā patika spēlēties ar dinozauriem un stihiju varoņiem. Patika bērnu laukumā. Patika spēlēties kopā ar Ediju, Gustavu, Miķeli un Rihardu. Garšoja makaroni, plovus, grīķi ar mērci, šokolādes maizes. Gribu kļūt par policistu, jo man patīk, ka viņiem ir policijas mašīnas, roku dzelži, ka viņi ķer bandītus. Paši policisti man patīk, pelnīšu ļoti daudz tūkstošus. Pirkšu mašīnu, Audi, policijas roku dzelžus un ieroci. Gribētu aizceļot uz Krieviju, Vāciju. Novēlu tētim un mammai laimi. Maz pumpurs dzīves dārzā plaukst un izplaukst mazā sārtā baltā ziedā. Mums visiem gribas zināt, kāds viņš augs, būs vēja zieds vai briedīs augļu briedā.